Nu, sveiki! Nu, patiesība, ko mēs šeit taisamies darīt. Tātad šis ir saimniecība Kartupels un partneri. Parādīsim, ko mēs te taisamies darīt saimniecībā. Tātad pirmais sāksim stādīt gurķus un kabačus. Tā, vēl jau te nav nekas daudz izdarīts. Tā, vēl daudz nav izdarīts, bet nu, tas viss ir jāuzrok. Šitais viss. Audzējam arī papildus vīnagliemežus. Skatieties, kādi trekni. Ļoti trekni, smuki vīnagliemeži. Reku pilns ir. Tā paskatās. Nu, reku vēl viens ir. Viņi ir tiešām tādi, nu, ļoti labi baroti. Nu jā, uzrakt jau vienmēr paspēs. Nu, rītā sākšu rakt. Šodien laikam vēl nē. Un tad skatīsimies, cik daudz te sanāks. Mūsu saimniecībā domājam audzēt ekoloģiski tīrus, garšīgus gurķus, tomātus. Un tomātiem būs atsevišķs komplekss. Šeit jau pirmie pamati jau sāksies likt. Tur būs office man un siltumnīcas mazais kompleksiņš, kur būs tomāti, billes un loki vēl arī tādi drusciņi savādāki. Tā, šeit ir akmeņi saimniecībai un te. Un šeit, cienījamie televīzijas skatītāji, šeit ir topošais forelīķis. Šeit būs forelītes, nu tādas dīķa audzēšanai. Nu un domājam, ka šogad varētu rudenī jau pirmo ražu, tas ir zivis, nevis novākt, bet izķert. Nu, ap kādiem 500 kilogramiem apmēram būtu. Tā kā uz pārdošanu šito taisam. Pagaidām vēl te nekā nav. Tātad te ir dīķis, foreļu, un tur ir sūkņu stacija. No turienes būs sūkņi tūlīt vedīs, un tad sūknēs ūdeni uz siltumnīcas kompleksu tur tālāk. Ziemā kurināsim ar bērzu malku, jo audzēsim arī tomātus ziemā. Tā būs īpašā šķirne tāda. Tā, šeit ir pamatu bloki, un tur stāv čupiņa. Tā tad, un elektrība jau ir, viss te notiekās. Ja pastaigājam tagad pa vīnagliemežu kompleksu, kas ir šeit, tad redzat, ka tie vīnagliemeži ir ļoti trekni. Mēs viņus piebarojam ar miltiem un salātu lapām. Tātad rudenī sāksim novākt pirmās bērza beciņas, kas būs ļoti ienesīgs bizness, jo viņas te augs ļoti daudz. Sastādījām viņas pagājušā rudenī, un tagad vajadzētu būt pirmai ražai. Skatieties, arī tie gliemezīši. Viņi aug, viņi ļoti trekni. Pētersīļus un burkānus mēs nesēsim. Lūk, sūkņu stacija nodrošinās ūdeni 2 hektāriem gurķu plantācijai tur tālāk. Un tomātu kompleksam, kas te ceļās. Tas būs viss sūkņu stacijas jauda, būs 5 kW. Tas pilnīgi nodrošinās ūdeni visai sezonai. Tātad dīķī tiks ielaists apmēram 250 foreles. Domājam, ka rudenī nozveja būtu apmēram līdz 1,5 tonnai. Apmēram tā rēķinājums papīra. Nu, un gurķi pirmajā ražas nedēļā varētu būt līdz 2,5 tonnām apmēram. Nu, šis atkal ir bērzu sulu komplekss. Nu, šeit nākamgad pavasarī būs ļoti liela peļņa, jo bērzu sulas maksā diezgan. Nu, šeit, kā redzams, ir ceļš, bet šeit tiks drīz veikti darbi, lai piegādes ceļš tiktu noasfaltēts, jo šeit brauks mašīnas fūras, kur krausies iekšā gatavā produkcija. Nu, atrodos pagaidu ofisā, pasūtījām arī elektroiekrāvēju un noliktavas aprīkojumu
kompleksam. Nu jā, šito sūda čupu, nu laikam bez traktora nekā nevarēs. Vajadzēs mums iegādāties arī traktoru. Šeit augs zāle trušiem, jo trušus arī mēs pirksim maziņos pagaidām, un tad viņi izaugs rudenī lieli. Pagaidām pie mums var iegādāties vīnegliemežus lielā skaitā, un drīz pēc nedēļas divām jau būs pirmie lociņi, kas jau būs vairākas kastes jau no viena sējuma. Foreles maksās apmēram 8 eiro kilogramā. Jā, te būs riktīgi lielās foreles. Man liekas, arī līdakas būs. Tātad par cenām. Mazie gurķīši būs pa 9 eiro kilogramā, un lielie tie pāraugušie, tie dzeltenie gurķi būs pa 3 eiro kilogramā. Jābrauc pašiem pakaļ.